Īpaši veidotā sižetu ciklā Uzzini, kur uzzināt, tiks atspoguļoti trešo valstu pilsoņiem aktuālie problēmu situāciju risinājumi, dodot iespēju ar sižetiem iepazīties projekta mērķa grupai gan esot Latvijā, gan pirms iebraukšanas Latvijā. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu trešo valstu valsts piederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsonis. Iepriekšējā sižetā mēs jums stāstījām, kas nepieciešams, lai nokārtotu uzturēšanās atļauju. Šajā reizē vēlamies informēt vairāk par iespējām trešo valstu pilsoņiem saņemt veselības pakalpojumus Latvijā. Trešo valstu pilsoņi, tajā skaitā bērni, nevar saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību. Veselības aprūpes pakalpojumi šai ārvalstnieku grupai ir jāapmaksā pašiem vai ir jāizmanto privātā veselības apdrošināšana. Prasība ieceļot Latvijā, lai uzrādītu to, ka tev ir ienākumi, kad šeit neprasīs nekādus sociālos pabalstus, un arī prasība ir jābūt veselības apdrošināšanai. Veselības apdrošināšanas polise, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā, nav nepieciešama personām, kuras pieprasa pastāvīgu uzturēšanās atļauju, kuras ir ģimenes loceklis Eiropas Savienības dalību valsts, Eiropas ekonomiskās zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsonim, kura uzturēšanās mērķis Latvijas Republikā ir saistīts ar nodarbinātību, pašnodarbinātas personas aktivitātēm vai pakalpojumu sniegšanu. Ieceļotāji, kas šeit ieceļo ar nolūku strādāt vai ģimenes apvienošanās nolūkos vai ar laulībām, viņiem rodas priekšstats, ka, ja viņš šo polisi nopērk, tad tā kā šis veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti. Bet, kā jau mēs zinām, arī polises mēdz būt dažādas, un ir polises, kurās ir iekļauts tikai tas pats minimums, tās, protams, ir lētākas, un polises, kurās jau ir pat kaut kāda rehabilitācijas pasākumi, masāžas, baseini un sanatorijas. Protams, ka šīs polises ir dārgākas. Pirms iegādājoties veselības apdrošināšanas polisi, noteikti noskaidrojiet apdrošināšanas kompānijā, kādus veselības aprūpes pakalpojumus tā sedz un kā jārīkojas polises izmantošanas gadījumā. Te jāņem vērā varbūt kaut valodas barjeri, kad šis līgums ar apdrošinātāju ir latviski un varbūt nevienmēr var izlasīt, ja? Bet tādā situācijā jācenšas tomēr atrast cilvēku, kas palīdz izlasīt un lai nebūtu šie pārpratumi. Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātie, kuriem ir Latvijā izsniegta termiņa uzturēšanās atļauja, no valsts pamatbudžeta līdzekļiem bez maksas var saņemt valsts apmaksāto grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību. Visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu imigrācijas statusa, ir pieejamas bezmaksas ārsta konsultācijas pa telefonu latviešu, angļu un krievu valodās. Šo pakalpojumu nodrošina Nacionālais veselības dienests. Lai saņemtu šo pakalpojumu, zvaniet pa tālruni 660 16 001. Trešo valstu pilsoņiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi ir jāapmaksā pašiem vai veselības apdrošināšanas kompānijai, kurā persona ir apdrošināta. Izņēmums ir Ukrainas pilsoņi un Krievijas pensionāri, kuri neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt par brīvu saskaņā ar starpvaldību līgumā noteikto vienošanos. Latvijā, lai izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību, jāzvana par tālruni 03 vai 112. Lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, jums var lūgt uzrādīt veselības apdrošināšanas polisi. Tādēļ vienmēr to nesājiet līdzi. Protams, ja cilvēkam paliek slikti uz ielas un viņam kaut kāds uzliesmojums vai kaut kāds akūts slimība, protams, ka viņš tiks nogādāts ārstniecības iestādē, pirmā palīdzība tiks sniegta, bet pēc tam jau būs nepieciešama turpmākā ārstēšana, protams, ka tas atkal būs par maksu. Primāro veselības aprūpi sniedz ģimenes ārsti, pediatri, māsiņas, ārstu palīgi, vecmātes un zobārsti. Ārvalstnieks ar termiņu uzturēšanās atļauju var brīvi izvēlēties, kuru ģimenes ārstu vai speciālistu apmeklēt. Lai reģistrētos pie ģimenes ārsta, jums kopā ar jūsu izvēlēto ģimenes ārstu ir jāizpilda vienošanās 2 eksemplāros. Ja jūs neapmierina jūsu sadarbība ar ģimenes ārstu, jūs varat jebkurā mirklī pāreģistrēties pie cita ģimenes ārsta. Piesakot savu vizīti pie ārsta, pārliecinieties, vai ārsts ar jums var sarunāties jums saprotamā valodā, jo ne visi ārsti Latvijā var sniegt savu konsultāciju vairākās svešvalodās. No pieredzes varu teikt, ka visbiežākais jautājums ir, kā piereģistrēties pie ģimenes ārsta, tas pats sākums. Un ja to mēs palīdzam, tad jau tālāk ar ģimenes ārstu viņš jau tiek novirzīts, tomēr jau tas ģimenes ārsts ir tā pirmā kontaktpersona pie jebkuras saslimšanas. Šis te atteikums visbiežāk ir saistīts ar valodas barjeru, jo ārsts, es saku, viņam pacienti pietiek, un viņš priekš kā viņam tur mocīties,
ar valodu vai ar pacientu, kurš lagā nesaprot. Nu, un, protams, arī tā orientēšanās vispār iestādēs, ja? Kur ir tā poliklinika, kur ir tas doktoriāts, kā atrast? Sekundārās veselības aprūpes līmenī pacients apmeklē ārstu, speciālistu vai ārstējas slimnīcā. Šajā līmenī orientācija ir uz neatliekamu akūtu vai plānveida veselības aprūpi. Šos pakalpojumus sniedz valsts, pašvaldību un privātās institūcijas. Augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi ir tādi, kurus nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju. Šajā līmenī tiek ārstēti pacienti, kuriem ir bīstamas un retas slimības un kuru ārstēšanai ir nepieciešama dārga un unikāla tehnoloģija. Ārvalstnieks ar termiņu uzturēšanās atļauju, kurš nesaņem valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus, var uzreiz griezties pie ārsta speciālista bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Tiesības nosūtīt pacientu uz stacionāru plānveida ārstēšanai jeb slimnīcu ir primārās aprūpes ārstam vai speciālistam. Uzturēšanās slimnīcā ir maksas pakalpojums. Primāros veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā var saņemt katrā pašvaldībā. Sekundāros veselības aprūpes un augsti specializētos veselības aprūpes pakalpojumus galvenokārt var saņemt Latvijas lielākajās pilsētās. Cilvēki nemaz viņi tā īpaši nenodala to privātu praksi vai valsts finansētās. Ja man vajag ģimenes ārstu, tad es viņu meklēju, un šie ģimenes ārsti viņu arī praktizē dažādos medicīnas centros. Lai arī par kuru no veiksmīgas integrācijas jomām mēs runātu, visas nepieciešamās formalitātes nokārtot un labāk iejusties mūsu valstī palīdzēs atbilstošas latviešu valodas zināšanas. Tāpēc noteikti iesakām izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos, kas notiek visā Latvijā. Saņemties un darīt. Tad arī visas lietas varēs sakārtot. Lai jums labas zināšanas un laba veselība!